Kuram te nepatīk iesaisties un braukt? Tādi momenti dzīvē, kad nevajag pieķerties pie mašīnām. Bleķa gabals vienkārši. Ļoti īstenībā nepatīk, ka mašīna ir netīra. Tas ir kaut kāds dumjus izklaides. Man mašīna pa lielam tāds kā iegrābiens bija. Pieskrūvēts sliekšņi, ja? Redz, pasies, kā viņi izskatās. Tāds prieks un laime. Labi, Ivo, tu pat štukām ņemtu viņu? Es noteikti nē. Es domāju, ka nevajag pieķerties pie bleķa gabala. Tāpat tās sarūsēs un būs vajag vairāk mīlēt tomēr radītāji. Debesu un zemes radītāji. Reku Rāči, reku Rīvers. Čau, labrīt. Labrīt. Čau, labrīt. Labrīt. Sveiki. Sveiki. Satikāmies, kā stiprs spiediens rokas. Labrīt. Kristians. Ēriks. Klausies no lēnām uz tavu žurciņu filmējam. Bet tā tie aizbrauksim uz servis, pacelsim augšā viņu, ne? Pastīsimies, kā viņi tehniski izskatās. Izbrauksim kādu aplīti. Tu esi redzējis viņu no apakšas? Es biju pirms tam ar to džeku, no kura ņēmu. No tad Jā, mēs Iveši. bijām, jā, cēluši augšā un skatījāmies, kas darās. Viņi tur bija kaut ko tecējis, vai ne? Nē, viss normāli bija? It kā viss ok. Jā. Viņam bija viņa 8 gadus, līdz ar to viņš par viņu ir kārtīgi rūpējies. Tu to puiku esi iepriekš saticis, vai ne? Es zinu, nē. Nē? Pirmā reize. Jā, nu šodien tiksim skaidrībā, kas tur un kā ir. Jā, tur jāpatēsim augšā, paskatīsimies, jā. Jā, un pēc tam izbrauksim, jā? Jā, un tad izbrauksim. Driftot proti? Nu, var mēģināt. Tu driftot proti? Nezinu, labs jautājums. Tu neesi ar viņu neko darījies? Nē. Vispār? Kāpēc tu tādu mašīnu paņēmi? Kā brīvdienas, kā vasaras auto. Pabraukāt. Kad tu viņu bija paņēmis? Gada beigas kaut kādas bija. Un tu tā arī vasaru nesagaidīji? Cik ilgi ar viņu nobrauc? Mēneši 2 varbūt. Nu, aptuveni kaut kā tā. Un kāpēc tu viņu pārdevi? Pa mazu. Pa mazu prasījās kaut ko lielāku. Līdz ar to nonācu pie A6 ar Un pa cik tu viņu nopirki? Zem 7 mazliet. Es aizvedu savu pirmo mašīnu pie viņiem, paskatīties, kas darās, jo bija, ka apsilde nestrādāja vispār. Tad viņi jau cārā skatījās, un tad sanāca, ka pirmā mašīna pa lielam tāds kā iegrābiens bija. Jo tur vajadzēja vēl ielikt iekšā, lai motors sataisītu līdz galam. Šitā nebija iegrābiens? Galīgi nē. Galīgi nē. Bet cena, pa kuru tu viņu pārdevi kārbajām? Tu gribi pārdot? Jā. Pa cik? 3. Uz maiņu. Nē, pavisam prom. Pēc, varat teikt, tā es varu atdot par 3, jo pirms tam es runāju ar Ivaru. Jāpaņem šitā, man mājās pašam stāv viens M346 bečkam vai kaut ko līdzīgi. Kas te apakšā ir zem šitā? Standarts. Viss tas pats, viss svaigs tur ir. Nebūs caurumi izpūs. Nē. Bang, viss kā vajag. Tad liekas, ka man uzreiz 21 ir. Šķidrās uz, skaidgram jātaudzē un jāmaucīs. Vispār neiet priekš tie 2,8. Ātrā realizācijas cena, nu, man nebija tajā brīdī variantu vairāk. Piečiku bija grūti nokaulēt? Jūs tur ilgi kaulējāties? Nu, pastrīdēties 5 eiro šurp turp, nu, praktiski tas diži neko nemainīja. 3 tas nedošu, bet došu tev 2,995. Man vajag pieču zem 3, lai meit vajā pieču, kad formējam pārrakstam visu darām. 5 eiro večiki, pieču. Man vienkārši vajag, lai ir zem 3. Labi. Darījums veikts. 5 eiro ir pusdienas un sanāks. Tas ir kā nāza sirdī, bet, nu, protams, gribējās atbraukt pateikt visu, ko domāju, bet, nu, Ko tu domāji? Tas, lai paliek pie manis labāk. Bet, nu jā, tad mašīnīti tā ar naglām, nu. Es nezinu, vai tas ir prātīgi dzīve. Tā kādā sakarā naglas jādzen ir iekšā. Kurš cilvēks sistu savā mašīnā naglas iekšā? Iegāja kā pa sviestu. Es nezinu, kam jānotiekās, lai sistu naglas iekšā. Kā tu domā? Visi man par to cenu visu laiku kaulē. Man ir 7500 cilvēks iekšā reklāmā. Man visi zvana, sūta īsiņas, te vai mēs nopirksim pa 5-6 maiņas visāds. Tā mašīnā ir cena 7005 eiro. Ja es pirktu mašīnu, es nezinu, vai es šitādām naglām gribētu kaut kur doties, jā? Nu, par 7000 vairāk noteikti nē.
nevarētu, jā? 5 būtu maksimums, par ko es atdotu viņu prom. Kā tev, ka kārbais ielika viņu 7 štukām, kā tev bija tad emocijas kādas? Cena ir cena, tas jau tikai cipars pa lielu. Uzliksim cenu lapat. Nu, gribētu arī parāļot, jā? Nepatīkās tā šitā ideja? Galīgi ne. Oriģināli pasties, toties droši stāv. Viņš laik tāds... Kas ir laik? Laik tāds, jā. Tāpēc, ka nav pamodies. Ir vēl mani nospiedumi palikuši, kur braucot palicis mazliet bundulis ielocīts ir. Kur tu viņu ielocīji? Nav nejāsprast. Tad, kad esmu bijis pie iepriekšējā īpašnieks, viņš skatās tā. O, tu bundulis ielocīs tā. Nu, kā bija, tā bija. Nu, patvalsim, jā? Jā, protams. Jā, paldies. Skatījies iepriekš, vai neskatījies? Tad, kad es viņu paņēmu, nē. Jo tad pa lielām... Es zināju to cilvēku, no kura es ņēmu. Tu tā kā uzticējies, ja viņam? Jā, tur jau... Ja viņš ar mašīnu, šo mašīnu kā projektu ir turējis sev 8 gadus vismaz, nu tad jau, es neticu, ka tur vajadzētu būt tā, ka viņš ir nolaidis viņu. Kā tu uzskati? Vajag skatīties vai nevajag skatīties? Nu, pacelt augšā un paskatīties. Pirms es spērku. Gudrāk jau būtu paskatīties, bet, Bet bieži vien cilvēki laikam to nedara, jā? Nē. Kā tā? Parasti jau kā ir, tu paņem, uzticās, paņem mašīnu, līdz ko tev parādās pirmās problēmas, tā tu ved uz servisu un tad tik grūdi savu naudu iekšā viņā. Tieši tāpat kā es daru, es vienmēr nopērku savu mašīnu, pēc tam tik paceļ iekšā. Paskatos, ko es nopirku sēsam. Pieskrūvēts sliekšņi, ja? Jā. Nav jāmetina, ir jāpieskrūvē vienkārši. Priekš kam metināt, vai ne? Tā tehniski apskat arī izdarīt? Var. Labi, Ivo, tu pat 3 štukām ņemtu viņu? Es noteikti nē. Kāpēc? Pirmkārt jau vecums vairs nav tas. Tev vai mašīnai? Jā, man. Nu, un otrkārt, bēdīgi viss, vai ne? Tā taču arī vecais bembīts. Tas jau ir jau retro. Šī tas nav un nekad nebūs. Es labāk nevērtēšu. Nu, pagad, kā domā, kārbais ir iebirzies vai ne? Par cik jūs tur ņēmāt? 2995 eiro. Nu, nav trīnīts. Nav trīnīts. Tāda jau ok varbūt tās, ne? Reku, tu pa cik ņēmi viņu? Zem 7. Nopietni? Jā. Cik nobrauc ar viņu ilgi? Pāris mēneši. Tā mēnesi ir... Neko nebija darīt. Nē. Tik cik eļu mazliet pielieta klāt, bet tā neko. Sanāk, mēnesī 1000 eiro mīnusā bija. Principā tev izdevīgi īrēt kaut ko. Diezgan labs var izīrēt par štucīti. Bet pagā, Sanāk, ka tev iepārdev šitādi jau, ja? Un teica, ka baigi labais. Ja? Jā, es tev cilvēku pazinu, līdz ar to, Tā labi pazina? pietiekami. Tagad pazīst vēl? Ja šito redzot. Dotu? Cik tu dotu tagad? 5 maksimums. 5? 5 maksimums. Tā jā, nav nemaz tik sūdīgi, mēs varam vēl kaut ko nopelnīt, zināt. Domā, pa 5 mums varam pārdot, ja? Pa 5 būs, kas paņems arī. Ar tevi ir kam pārdot? Es domāju, ka paies laiks viņš atradīsies, kas paņems. Jā, bet lai viņi pārdod, te jāmaina, šīs blīvis ir jānomaina, te viss ir eļās apakšā. Un tā kā mēs no tevi vispār nopirkām, atceries teicu, kompensātori grabēja. Un pārbaudījām eļas līmeni, bija 0, tukšs iekšā. Ielīja laikam 5 litri iekšā, kad parādījās līmenis. Tā kā, labi, žurcijā motori izturīgi ir, bet bez eļas arī vajag veselīgi nav braukt. Es nobraucu maksimums kilometrs 30, kāds 20, un atkal 2 litrus pielējām nesen iekšā. Viņa, principā tā kā agrāk mopēdiem bija puses degviela reļi jājauc kopā. Ko laižam varbūt uz trases, tad izlaidīs, jā? Parādīs, ko tu prot ar viņu. Erika, Ford vai BMW? BMW. Vai Volvo? Volvo arī, jā. BMW vai Volvo? Volvo. Ziedu variants. Kāda? Te jau mēs uz ātro paskatījāmies, ja sākt, ne? Tā. Ja sāka Vēl eļu tev tērēt litriem. Kāpēc viņš tērē tik daudz eļu? Tas ir normāli. Tas ir normāli 5 litri uz 100 kilometriem. Praktiski tik pats, cik normāls Golfs tērē degvielas sataku.
Erika, Fordu pret Bembi. Pret šito? Jā. Nē, labāk ar Fordu. Es jau šito diez vai. Fordu tomēr. Ja būtu Volvo vēl, jā, padomāt. Tomēr atpakaļ samainīt. Tev jārunā ar Kārvu, jo viņi nodarbojas ar maiņu. Cik tu būtu gatavs pie mums? Vai... Tas jau ir cits jautājums. Klausies, Ivar, Kristiāns ir gatavs mainīt savu Audiku pret Bembi. Kura gada Audiks? 4. 2.5 dīzels? Jā. Ot man nepatīk, ja 2.5 dīzeli. Kāpēc? Nezinu. Zobsiksnes viss aizdedzis, viss sūkņi. Bembis ir iekritis sirdī no tā laika, kad sāku iet uz drifta sacensībām skatīties. Es tik cik esmu tagad ar Audi braukāju. Un arī ir teikts, ka sirdī es braucu kā Bembis, bet vienā brīdī es sāku čīkstēt, atdodiet man Audi atpakaļ. Kāpēc? Nezinu, tā ir sanācis. Un arī darba kolēģi jau uzzinot, ka es esmu nomainījis Bembi pret Audi jau pirmā frāze, kas nāca, bija tātad, ka es braucu un raudu. Kur tu strādā? Es strādāju Lidlā. Kāpēc tu gribēji, kad iznāca ārā tik tā kā video, kāpēc tu gribēji, lai viņš izdzieš ārā? Mazliet kaut kā tas iekšējais instinkts teica, ka nebūs labi, nebeigsies tas labi. Tad, kad nāca pa epizodēm ārā, tad jau pēc katras epizodes bija doma, ka tā būs pēdējā epizode. Tad strādājot, tev atnāk kolēģis pasaka, ka ir iznākusi vēl viena epizode. Kur tev visvairāk patika epizode? Pēdējā man laikam vislabāk patika, jo tas bija tāds kā noslēgums tam visam. Darījums veikts. Pirmā bija tāda, kas jau lika aizdomāties, vai tiešām vajag to visu izlikt internetā. Jūs tik ilgi? Traksor te paliek, tā šito mašīnu braukt. Vispār nojukties ar sprāks uz visām malām. Es domāju, vai tik vēl apbraukšu. Tad likās, ka karš stācies, ka sāki šaut. Jā, baigi bukņīja. Jo pagājušais, kad es viņu nomazgāju, man viņš jau vairāk neiepatīgās. Visi rūsas bija. Negribās jau mani apmānīt tevi atpakaļ. Sanāk, ka tu esi apmānījis pēc apmāni mani, pēc tam es māni. Ko viņš jau samaksāja? Ciemet iekšā? Atspēc. Visam cits skats uz viņu. Jā, es zinu, varbūt laukā tu viņu var izdzīt šitien saulītēm. Tu tāds apmalīts, zini? Nē, es domāju, ka nē. Tas rada liekas trokšņus, jā, tad jātiek skaidrībā, kāpēc viņa tur tā trokšņo. Kā domā, kāpēc viņa tev tā... Speciāli ir uzlikts. Speciāli, jā? Jā. Tev grūti būtu no viņas, negrib šķirties no viņas, forši vai ne? Bet, zini, kas ir? Bleķis vien viņš ir, vai ne? Nē, mīļ jau tā mašīna tāpat ir un paliks vienmēr. Vot tur tā lieta, jā. Šitādi mīlēt kaut kādu bleķa gabali, kas tāpat sarūsos. Vajag vairāk dievu mīlēt, nevis mašīnas.
Kāda? Detailīgā strādā mašīnu pucēt. Zini, jā, kādam tas ir jādara, jo patīkam, kad tīrs un sapucēts ir, jā. Tam papīra lupatām vairāk skrāpēja mašīna nekā tīri. Nu jā, bet redz, kāda vēl nebija. Lupats. To visu atpakaļ ieberš krāsā iekšā, visu sakmiņu. Tu mainīsi viņu vai ne? Šito reāli nē. Kāpēc? Tu mainītu? Cik viņam vērtība ir Audikam? Ko, 2000 gan jau ka maksā? Tajā viņš ir laikam biznesu uztaisīt. Samainīt jau pa piečuku pārdot un sanāk no 2 štukām uzsver piečuku. Ja Perekupa nevar nopelnīt, tad viņš vēl pelnīs. Atsadīs savu mīnus. Viņam to diezgā pusē arī, jā? Lūk, mālēt. Cik tu bieži viņu tīrīs? Līdz ko bija iespējas. Ļoti īstenībā nepatīk, ka mašīna ir netīra. Nu, es nevaru baigi ilgi ciest to. Circle K ir automazgātuve arī ar roku. Tu pats, jā? Jā. Tu neuztici citiem? Nē. Esam strādājam saules nosauktā vietā. Driftports, respektīvi Rumbulas lidloka privātā teritorijā. Tad šeit mums ir trasīta, kur norisinās Latvijas driftā. Arī organizēta treniņi, jā. Tā kā mums, diemžēl, Latvijā nav vairs citu vietu, kur braukāties, jo mums tikai ir bikernieki un drifts mums valstī nav vairs tā aktuāli. Jā, nav vispār, kur paspolēt. Jā. Tā kā sanāk tās riepas viss tur sazīmēt trasīt, par kuriem mēs varam izbraukt. Konfigurācija, tur ir arī betona siena, ar to vajadzētu uzmanīties. Ēdi klausies. Jā, ja es ļoti citīgi klausos, jā. Un viss pārējais mēs teiktu, kad vajag ieskrieties, tik iet. Jā. Un mēs tiekšā. Daudīgi pret džurciņu atpakaļ. Ar piemaksu vai bez? 1-1 bez. Bet kāpēc tu gribi mainīt? Es viņu gribu kā savu kā vasaras auto. Redz, pasies, kā viņi izskatās. Tāds prieks un laime. Savācām. Pasies, viņš ir. Smūgs sanāk? Briesmīgi skaisti. Pārskaties, Jā, nu ko, varbūt Erika kārta? Klausies, tu žurtiņu ievainoji. Nu kā ne? Jā, nepierast. Kristiānam sanāca? Jā, diezgan labi pasies. Kurš labāk, Eriks vai Kristiāns? Pagaidām vēl nezinu, kā Eriks izbrauks. Bet vakarā Eriks viņš arī brauc. Diezgan labi brauc viņš, es tev teikšu godīgi, jau pārliecinoši normāli. Nu, nebija tā, ka vienkār likās iekāps ir žurtiņas stūrs un brauks tā, ka liekas, ka jālec ārā. Nezinu, tas ir kaut kāds dumjus izklaides. Atrada. Kristiān, kā tev tā gadījās? Par ko? Par riepu? Jā. Pieredzi strukos. Kur jābrauc vispār? Oho! Paldies. Erika ļoti, Jā. ļoti labi, Erika. Paldies. Labi, jā. Pamēģinās tu līdz saulīt, uzmest tev parādīs kā, jā? Jā. Kas parādīs? Arči tev nāc ārā, es domāju. Vai Arči iznāk ārā, es apsēdīšos blakus un maz instruktāžu iedošu. Iesildīšanās jau notikās. Zini, kaut kas jauns manā. Saulītes man patīk, ka spīd. Un šodien ar spīd saulīt. Un vēl to vējiņu vajag. Un griezās saulīt. Un griezās tā kā, jā. Tie labi iznāca, vai ne? Jā. Jā, paldies. Jauns adrenalīns man ir tāds. Tā kā dzīvot, pamodos, tā kā mazliet. Vispār tie ir labi, es to teikšu. Saulīts iemācījies. Un saulī, jā, paldies, ja tu kaut ko man jaunu iemācīji. Vienam otru jāpapildina. Jā, tas manā dzīvē pirmo reizi šitās
Jā, un labas puses tika šķirti, jā? Kaut kas tikai, jā. Šito es nekad nebiju darījis. Es domāju, tā nodarboties ar motorsportu. Jā, es gribētu, man jau patīk. Tas ir kaut kāds dumjš izklaides. Ir uz ko tiekties. Kristiān, kā tev? Ik pa brīdim vajag jau kaut ko šādu. Sen nebija braucis, tāpēc arī vajag piešauties. Tā ir, ka ir, piemēram, kaut kas metināts apakšā, tad ir mazliet savādāk nekā tu iekāp, piemēram, tāda Audi A6, ka tu ieliec, domā, bļāviens, nav. Tu liec vēlreiz, tagad varētu būt. Cik balvas dos Ērika Saulītei? 8, lai ir, kur tiekties uz augšu tālāk. Jā, ir, kur vienmēr tiekties, tā ir. Ivar, kā nebija bail Ērikam blakus sēdēt? Nu kā, uzreiz, ka riežās, te jau nav bail. Tad, ka jādod pa taisnīti, jāmet iekšā kaut kur, tad arī Ērikunga laikam. Es būtu priecīgs nārstu pafilmēt. Dotu vaļu vienam pašam kungam izpausties. Kristiānam varbūt iemainīt pret Auģiku? Es tev atdošu Auģiku, dod man Es negribu iesmērēt viņa mašīnu. Otrais negribās, lai čalis uzkāp uz tās pašu grādu. Pasis riepas ap puspliks jau ir. Tā kā kaut ko būs jādomā to žurciņu interesantāku stāstu, lai nevienam nenonāk īpašumā viņa. Tāds labs iekšs ir. Ir iekšas. Jebkurš BMW labi iet nav, kas ir vecēt, jo 5 viņiem nav nokaujami. Nav. Mēs esam pa trasēm viņiem braukuši, esam viņi turēts grīdā, neviens Audi, jebkur iedzina iekšā, viens apus tosol ārā, viss beigts. Tāpat arī vienu otru cilvēku nevar nokausēt. Jā. Uz ko tam ir kaiš tev? Es pat nezinu, lai domā, ko grib. Jā. Pa komentētājiem? Jā. Tie nav nokausējumi, tie vienmēr Malači, tā kā spiežiet laiki, jā, un esat aicināti uz kārbu, jā, var iemainīt kādas mašīnas, iemainīt un braukt uz baznīcu ar mašīnām. Kārbā to pašu svētību. Kārbā to pašu svētību var dabūt. Vai, bet es vēl padomāšu. Tu zini, ka BMW drošās rokās nekas ar viņu labs nenotiek. Tu viss gribi pret Auģiku, jā? Ērika, vajag viņam pret Audi mainīt BMW? Un tu ieteiksi labi, tu ieteiksi kādam cilvēkam ikdienā ar to mašīnu braukāt? Ikdienā, katru dienā? Nē. Es domāju, šitāda brīnums, kā es vēl te sēžu iekšā, un es izskatu cauri tiem krēsliem. Jā, un tas ir bleķa gabals vien ir kaut kāds sarūsēts. Jā, nemainīt par savu Fordu. Es ar Fordu braukātu. Viss tad. Tā večers zūda. Skola! Jā! Tā, kur ir jau kā, kad īsti iedēlu un dēļ tāvu pielūgs garā. Un patiesībā, jo tāvs tāds mekan, kas viņu tā pielūdzi. Dievs ir kas viņu pielūdz, tiem to būs pielūg garā. Un patiesībā, jo tāvs tāds mekan, kas viņu tā pielūdz kopā. Alleluja! Jāmen! Kā es jau samanīju par to Auģiku reāli? Negribās jau viņam iedot šitādu nastu uz pleciem un viņam jāturpina būs remontēt. Viņš arī iepriekš īpašnieku ir draugos un saka, ka varēs kopā saremontēt viņu. Lai būvē jaunu aparātu augšā. Bet viņš ir tieši šito. Es nevarēšu laikam palīdzēt. Nu kā es viņu atdošu atpakaļ viņam, pēc nāk es būšu iesmētējis, to es nevaru darīt. Tu neko nemelojis, ne stāstīsi to, kas nav. Tu visu atklāt un godīgi pastāstīji par šo mašīnu, kādā stāvoklī ir. Mainam Auģiku pret žurku. Cik iemaksās? Neko. Tur te pats teica 500. Kad es teicu 500? Edgars teica 500. Nu, paga. Pats teica 500. Kad? Pirms tam. Tu kaut kur šiku jādara. Es esmu tur TikTokā varbūt kaut kas. TikTokā Jā? būs. Jā. Nē, to Par Edgars vārdiem teica. jāatbild. Mēs varam samainīties, un tad mēs izdarām to, ko mēs esam ieplānojuši 29. Ko tu pēc kam tā viņu vajag? Vajag žurciņu atpakaļ. Kāpēc tu pārdevi viņu toreiz? Tāpēc, ka tā bija ātrā realizācija, tur vajadzēja ģimenes lietām vēl. Bet tev tā vēsture mašīnas bija svarīga, vai tev ir svarīga tāpēc, ka viņa tev ir bijusi? Abi divi. Tad, kad tas pirmais īpašnieks viņu dabūja, viņa bija pilnībā pēc tādā miskasts izskatījās. Līdz ar to viņš viņu sataisīja tādu, kā viņi tagad ir. Līdz ar to es viņu esmu dabūjis tālāk.
Bet tu visam tam gāji, cik tos gadus 7 spīņi tā mašīna bija? 8. Visus tos 8 gadus sēdēja blakus un skatījies? Es esmu sekojis pilnībā līdzi visam tam, cik viņš ir sākot... Sekoja dzīvē vai Instagramā? Attālināt. Visam sekojis līdzi. Līdz ar to, tad, kad es arī pirku, tad arī mēs runājām, ka es arī turpināšu par viņu tā arī rūpēties tālāk. Šitās dienas žurciņi stāvēs pie Kārbai. Te stāvēs flomīši, un jūs varat droši nākt šitās dienas un atstāt savu parakstu uz žurciņas. Es esmu žurkis, nē? Nu, sāpīgi ir. Žēl, ja? Nu, labi, nē, nav jau man. Kā to zināt, var pat vēl tādu? Mēs te tīrīsim logu nost. Tu pēdējais, kas atgrodas? Jā? Jā. Es tieši nakts maiņas. Labrīt. Ko tu labo jau ēdi? Nu, Atgremo vakardienu? jā, kaut ko vajadzētu atgremot. Tikai kāmīts, ne? Lai jauns var iet. Piesiet vaigus un pēc atgremo. Jo tad, kad atgremojam, tad gotiņā ir atgremo un tad viņu slauc. Cerams, ka šodien tev neslauksim. Nu jā, kā man tā ir tā. Nav plānots tāds. Nu jā. Pie dāmām jāiet, lai slauc tevi. Nu jā. Nē, gribi vilciņā uzgriezīšu tev bišķi. Jā. Aiziet! Un uz ratpusi. Tu man iemācīs? Ko tur mācīties? Lēc iekšā pedāls. Tapku polu neaiziet. Tikai nesalauzi. Jā, davai. Tā, es nekad to dzīvē neesmu darījis. Pirmā reize. Tā, hop, šitā. Arči, turies pa gabalu. Davai. No jumta. Uz priekšu es uzspiežu, gāzi, Tā, bremzes. jā. Nu, Rērika man gāja elementā. Domāju, ka te... Vienkārši tapku pola pirmo ātrumu? Jā, bet pabrauc turien. Tikai skaties, nu nenones kaut kādu iestādi. Jā. Aiziet? Nē, paga, apstājies. Jā. Sagāzē, ieliec pirmajā. Sagāzē labāk, nu tev būs vieglāk. Riktīgi, gāzi, met vaļā un griez stūri. Sajūt. Davai. Traki smird viss ļoti pēc riepām. Ko? Nu, baigam spečukam jābūt, lai driftot. Vienkārši pirmajā ātrumā gāzi grīdā un mauc. Līdz pēdējiem elpas vilcienam. Jūs abi esat divi studenti, abi vienā līmenī esat. Nu, Super. paklausies, es negaidīju no Gribēji tevis varbūt šito. arī? Nē, tagad. Cilvēciņš, ka bijām sarunāšu vietu, par to žurciņu likvidēt, neceļ klausulu. Varbūt žurciņu fani? Es tev saku, varbūt viņš ir žurciņas fans un taisīja visu kaipu augšā un, kad jāmet lejā, visi aizvērās ciet. Esat lietas kursā? Nē. Valta bija sarunāts un Valts vienkārši pa telefonu šo neceļ. Bija sarunāts, ka viņš 10. būs, bet nav uz vietas. Mēs teritorijā netiekam iekšā un... Principā cilvēku vajag tikai nobaidīt. Vispārējie viņš ar sevi izdarīs pats. Aha. Nu viss mēs braucam iekšā? Tur netraucēs tas Viss traucēs, tāpēc es ar ekskavātoru vilku izdomāsim vietu. Tāpēc es esmu... Jā, bet mums ir viss pēc plāna, mums 11. jau ir sākās tiešraide. Jā, tur tā lieta. Jā, labi, mums tā tie Cik mums ir obligāti nav... pusstunda? 5 minūtes es eju tad, jā. Jā.
Viņš māk šovu uztaisīt. Kā būtu lielākais... Kur mašīnas var neiedzīt? Būtu lielākais nevis žurciņas metiens, bet kārbē metiens vēsturē. O, tieši laikā. Jā, paskaties. Redz kā. Tā, super. Varat atzīmēt viņu ar marķieris. Ir kaut kāds... Te metīsim lejā viņu. Tā, šitam. Te viņš var lidot ārā, šito vajag kaut kā lidot ārā viņu. Jo restorāns iebrauks iekšā, es tā protu, te kaut kur. Lai viņi var darboties jau tā glītumā. Labi, restorāns. Pievēr klāt. Labi, tagad... Tu pakaroģies, kurā vietā tuvāk ir, lai... Sēdēs restorānā tikai iekšā vai ar mums? Nu, paaicinās ar jums arī. Gribu pateikt visiem cilvēkiem, jā, kā cilvēks nedzīvo no maijas vien, jā, bet no katra dieva vārda. Man ir šobrīd svarīgs restorāns, lai cilvēki var darboties jau, jo viņiem vēl jātaisa ēdieni, vēl liela darbi priekšā ir. Jā, svētā glītumā. Noparkosim te, Ērika, jā? Jā. Šitie te galdiņš, kur mums būs vai iekšā ārā. Ārā būs galdiņš, un sēdēšana tur, un tam mēs skatīsim. Es esmu ļoti pateicīgs par šo laiku, jā, par šo ēdieniem. Ļoti garšīgi, svaigā gaisā pie dabas, jā. Ka arī var ārpus... Jebkurā vietā. Jebkurā vietā. Pie upes varam aizbraukt. Pie upes var, un vēl kur, jā. Un tieši labi var apusties silta ēdieni, garšīgi, maigi, ar milsi taisīti. Un gribētu redzēt, kā jums te iekšā izskatās. Paldies tev, pavār. Tiešām... Prieks censties. Iesaku visiem izbaudīt šitos te mirkļus. Jā. Ir paēduši, ir padzēruši. Kas tev vairāk garšoja? Bargi garšoja. Es to, ja kā atklāt, man garšoja tas tur, kur tu iztaisīji bugeri. Bugeru? Dubult bugers bija. Tas bija man ļoti garšīgi. Ar olmas mēdz. Jā, tur viss bija iekšā salātiņi, tā maizīte kraukšķīgi, tas gabaliņš, jā, tā, tas viss piesita tā, nu, iegāja labi iekšā. Man bija emocijas, viņš tiešām ir jaudīgs, no tas motoriņš un ripo. Bet es nekādā gadījumā negribētu viņu ziemā braukt, nu, es nejustos viņā. Es draugam arī nenovēlētu. Viņš var būt kaut kur pa laukiem, kaut kur pabraukāt. Es pateikšu atklāt, no gaismas stāv nāk labas un pilnīgas dāvāns. Jā, un mums viens otram ir jādod labas dāvāns. Nu, tu jau negribētu otram cilvēkam dot tādu, ko tu negribēji pats sev. Tie mašīna noripojas savu laiku, jā, un pienāks laiks, kad viena mazāka cilvēka, viena bleča gabala pa Latvijas ceļiem mazāka būs un drošāk arī būs savā ziņā. Man personīgi patīk Volvo mašīnīti, jā. Nu, katram cilvēkam, protams, savs stils. Ja man dāvinā, protams, BMW labprāt paņemt, jā, bet, nu, ja man jāpērk vai kaut kā tā, tad es labāk Volvo izvēlos. Jālaiž ar mazo pēdējā izbraucienā. Žēl jau ir mašīnas vispār. Es jau tā viņas neiznīcinu. Visas mašīnas savējās kopi mīlu, bet šitā ir savu nodzīvojusi. Pietiek. Tā kā tehniski apskatē veči arī būs priecīgi, ka šitāds vairs neatgriezīsies skatē. Emocijas bija, līdz tam vispār viņa nebija. Nu, kā parasta mašīna likās. Bet tā, kā nokrita lejā, bija tā skumīgi palika. Liekas, kaut kāds sūdas avārija, tu idās kaut kas būs par to, kaut kāds rājiens, bet nē, patiešām forši. Nu, tu vēl tikai heiteri sāks uzdarboties? Heiteri, oi, mani heiterīši atkal uzdarbosies 2 reizes vairāk kā pirms tam. Nekas pacīnīšas arī, man viņas patīk pamocīt atpakaļ.